saka, ka vēl bija nopostīta. Jā, un aicinām, lai Džons padalās ar to vārdu, ko Dievs licis, liecības, ticamāk, ne? Džon. Okay. Well, I will short time, because I want to hear Oliver. Viņš runās ļoti īsu laiku, viņš grib dzirdēt Oliveru. I am very much an Oliver. Viņš nav dzirdēt Oliveru, tāpēc viņš skatās tā kā uz priekšu, lai dzirdētu. I've had the privilege of doing a lot of traveling to speak about Jesus. Viņam ir liela privilēģija ceļot apkārt pa pasauli, kalpoties ar Jēzus vārdu. Many years ago, I was at a conference where there were many nationalities and many different Christian denominations. Again. Many years ago. Daudz gads atpakaļ. Many years ago. Daudz gads atpakaļ. I was at a big conference. Bija liela konference. And there were pastors and priests from all around the world. Bija daudz mācītāji, sludinātāji no daudz dažādām pasaules vietām. And one evening on the stage there were people from Colombia who looked like drug dealers and barons. Vienu vakaru priekšā bija cilvēki no Kolumbijas, kur izskatījās pēc narkodīleriem. There was somebody who used to work, a pastor in India who used to work amongst the untouchables, you know, the people, the very poor people. Citu vakaru bija cilvēki no Indijas, kuri bija pēdiņās neaizskaramie. But they were all worshipping God together. Bet viņi kopā visi slavēja Dievu. And this captured my heart. Un tas aizskāra viņu sirdi. So exciting that Jesus, God, He's God of the whole world. Tas ir tik aizraujoši, tik fantastiski, ka Jēzus ir visas pasaules. And He doesn't belong to one Christian denomination or one culture. Un ka Jēzus nepieder vienai dominācijai vai vienai kultūrai, viņš pieder mums visiem. And they were worshipping together, these people. Un viņi visi slavēja Dievu kopā. It excited my heart. Tas tiešām aizskāra viņu sirdi. And then after this, they said, called, who wants to be a missionary? Un tad teica, kurš vēlas būt misionārs, tā kā aicināja. If you are called to be a missionary, stand up. Ja jūs tagad esat aicināti kļūt par misionāru, lūdzu piecelieties. And I suddenly felt very, very uncomfortable. Viņš jutās ļoti nērti. My breathing started being funny. Viņam tā kā bija ļoti grūti elpot. I started sweating. Viņš sāka svīst. And all these symptoms. Un visādi simptomi. And I thought, I'm not going to stand up. Missionaries are poor. Viņš teica, es necelšos, jo misionāri ir nabagi. But then a man said, if you feel like this, and this, my symptom, you must stand up. Ja tu jūties šādi, un tieši aprakstītie simptomi, celies augšā. I thought that was okay. He didn't say how to become a missionary. He just told me I had to stand up. Viņš domāja, ka viss okay, viņam ka tikai jāpiecels, bet viņam nav jākļūst par misionāru. So I stood up and the feelings went. Un viņš piecēlās. Un sajūta. Okay. But I found I've actually done so many travelings. Un viņš saprata, īstenībā viņš ir daudz ceļojis. God gave me a special love for Russia. Dievs deva viņam sirdi tieši uz Krieviju. And I saw God use me especially in Russia. Viņš redzēja, ka Dievs viņu īpaši izmanto Krieviju. But I've been to Latvia a few times. Viņš bijis uz Latviju pāris reizes. And India and Bangladesh and Indija, Bangladesh. But I'm an IT person. I'm not a preacher. Bet viņš ir IT speciālists, nevis I'm crazy. Viņš ir when God gets hold of you, He makes you do things you wouldn't normally do. Kad Dievs tev tiešām sagrāv, tu darīsi lietas, ko nekad nebūtu darījis. He says His burdens are easy. Viņš saka, ka viņa nasta ir viegla. His yoke is light. You know that? Jā, viņa jūgs ir viegla. And when Jesus comes into your life, kad Jēzus ienāk tavā dzīvē, He changes your life. He gives you good desires. Viņš maina tavu dzīvi, viņš tev piepilda
He gives you good wishes, desires. Jā, jā. Labi, tā kā labas vēlmes, jā. He doesn't want you to do religion. Viņš negrib, lai tu dari reliģiju. You know, it didn't matter what it cost me. I just had to go. Jā. Viņam tas nebija prātā, viņš vienkārši zināja, ka viņam jāiet. And I saw miracles. Un viņš redzēja brīnums. And I'm very grateful for those experiences. Viņš ir ļoti pateicīgs par šo pieredzi. And I was thinking, well, I'm turning 65 in May. Viņam būs 65 gadi mājā. And I thought maybe my adventures are over. Viņš domāja, viss šie piedzīvojumi beigušies. Yeah, and I went to a convention with well, Kids was there in Dallas. Un viņi bija uz šo pasākumu Amerikā, Dallasā. And they said after this meeting, if you want healing, come to this side and they will pray for you. Un viņi teica, ja tu vēlies dziedināšanu, nāc uz šo pusi. And if you come to this other side, they'll give you a prophetic word. Un ja tu vēlies pravietojums, nāc uz otru pusi. So I thought, well, I will try and go for a prophetic word. Un viņš domā, es jūtos labi, es iešu pēc pravietojuma. And I was asking God, are my adventures over? Are they finished? Un viņš jautāja Dievam, vai tiešām mani piedzīvojumi ir beigušies? So I went up to this gentleman and this lady. Un viņš piegāja pie šī gentleman un ladies. And the lady says, oh, I see a new chapter, a new page turning. Un dāma viņam pravietoja, ka atveras jauna nodaļa grāmatā. And I thought, yes. I'm Mr. Skeptical. Viņš domāja, jā, nu viņš skaties to skeptiski. And I thought, you know, man of a certain age. You know, a new chapter, a new beginning, retirement. Un viņš domāja, visi gados kāda jauna nodaļa, kas notiek. And I thought, yeah, maybe it's God. Varbūt tas ir Dievs. And I went to walk away. Un viņš gāja projām. And the lady said to me, Un tā viņa teica, I think you're a bit of an adventurer. Un man šī dāma viņa teica, man liekas, tu esi tāds piedzīvotājs, tā kā tu... And I think God tells you that your adventures aren't over. Un Dievs saka, ka tavi piedzīvojumi nav beigušies. So I hope this is the beginning of another adventure. Un viņš saka, ka šis ir tā kā sākums jaunu piedzīvojumu. And I can speak all night. Viņš varētu runāt visu nakti. You know, God is so good. Dievs ir tik labs. And He's so real. Un viņš ir tik īsts. His Holy Spirit is so real. Un viņa svētais gars ir tiešām tik īsts. And I just very grateful to be here. I love the praises in Latvia. Viņš ir ļoti pateicīgs, ka viņš var šeit atrasties. Viņš mīl, kā mēs slavējam Dievu. It's lovely to hear the praises of God in different languages. It's lovely to hear the praises of God in different languages. Viņš ļoti mīl dzirdēt dažādas slavas dziesmas dažādās valodās. Yeah, so that's me over. That's me finished. Okay. That's it. Now we like Oliver. Oliver is, you see, he's not from Europe. He's from far away. Hallelujah. Hallelujah. Are you here? The fire of God is in this place. Yeah, so you should feel uncomfortable wherever you are. Thank you very much for welcoming me. Un es tiešām ļoti esmu pateicīgs, ka jūs man uzņemat. Before I even say anything about my testimony, Pirms es kaut ko tagad stāstīšu par savu liecību. I think if you look around you will not see anyone like me besides you. Vienkārši jūs saprotat, jūs skatāties sev blakā, jūs redzat kaut ko līdzīgu sev I'm the only black person in Es this esmu place. vienīgais tumšādainais cilvēks šeit jūs vidū. Yeah, that's the grace of God. Tā ir Dieva žēlastība. The grace of God. He can take you places Un, zināt, Dievs viņš ir tas, kas svētī. where others will not dare to go.
where others will not dare to go, will not be comfortable to go. Jā, cerēsim vietas, kurās mums ir nekomfortabli atrasties vai doties. Yeah, but before I share my testimony, Bet pirms es dalīšos ar savu liecību, as we were singing our first, I think, praise and worship, kad bija šīs pirmās slavēšanas dziesmas, God gave me a word. Dievs deva man vārdu. He gave me three things. Dievs deva man 3 lietas. One of the things is that God wants to break some hard hearts tonight. Dievs sacīs, ka Dievs grib salauzt tāds, sirdis, kas ir tāds nepakļāvīgs vai lepnas, viņš grib tā jau labā veidā salauzt viņus. He wants to soften some hearts tonight. Dievs grib mīkstināt dažas sirdis šovakar. He's calling some people who are here tonight. There are some people that God has Un viņš already aicina calling cilvēkus, kurš atrodas tagad šeit, to come to uz him kuriem ir tonight. Dieva aicinājums, lai jūs pieņemt lēmumu nākt un beidzot pie viņa. And I know you are already feeling it in your heart. Un es zinu, ka jūs jau to sajūtat That savā God sirdī, is calling you. aicinājumu, ka Dievs jūs aicina. Do not harden your heart. Kā bija rakstīts, neapcietiniet savu sirdi. The second thing God gave me is that Un otra lieta, ko man Dievs teica, jā, pirmais is apcietināt. there anyone tonight who is in this place Vai ir kāds šeit, kas ir šajā vietā? who has got a shoulder that has been troubling him? Someone who has got pain in their shoulder. Kādam ir sāpes uz plecā. Because God wants that person to be healed tonight. Un Dievs ir tas, Is there anybody who has got a problem with their shoulder? Vai ir kādam šeit problēma Because plecā? God wants them to be healed tonight. Jā, second that two man. Oh, 3 people. 3 people. Wow. God is good. Dievs ir labs. God is good. Dievs ir labs. God is good. Dievs ir labs. If you raise your hand, do you want to come forward? Un es, So we can all pray for you. Because God wants to heal you tonight. Tonight is a day of healing. Tonight is a day of deliverance. In the name of Jesus. If you want to come forward, receive your freedom tonight. In the name of Jesus. Hallelujah. Our God is good. Our God is good. Right. Just put your hand. Just put your hand where you have pain. Whether you feel the pain today, but wherever you feel pain, sometimes put your hand. And I want everybody to just raise your hands towards them. Raise your hands towards them. If you are not in pain, raise your hands towards them. You want to pray for them. You want to speak healing. In the name of Jesus. We speak total restoration. In the name of Jesus. We speak total healing. In the name of Jesus. Ka nav skaidrs galvas. Nē. Viņš neslīd uz šo pusi. There's the young Viņam lady. patīk slīd. Is that you doing? The young lady was singing. Come here. In this young lady, God showed me a worship warrior. Ka viņi ir kā tāds lūkšana, pielūkšanas karēji. I'm talking about a worship warrior Es to for the next par generation. pielūkšanas, jaunās paudzes pielūkšanas karēji. And this young lady. Un šī jaunā Is that your daughter? Tā ir tā meita, ne? Oh, you come. Just lay hands on, lay your hand on Neko šī uzliek savu roku uz viņu. Yeah, on your hand. I want us to join our hands in Lai faith. mēs savienojam savu ticību un lūk par šo meitām sīvētiem. That all the plans that God has for Lai him visi tie plāni, kur Dievam ir priekš viņas, will come to pass. lai tie plāni īstenotos. In the name of Jesus. Lai tie īstenotos Jēzus That vārdā. they will come to pass. Lai viņi notiek. In the name of Jesus. Jēzus vārdā. That they will come to pass. Lai viņi notiek. In the name of Jesus. Jēzus vārdā. That they will come to pass. Lai viņi īstenotos. In the name of Jesus. Jēzus vārdā. In the name of Jesus. Jēzus vārdā. We need to start to pray for you. Start to pray for you. Start to pray for you. Speak what God is giving you right now in the name of Jesus. Oh, Rabantaria Regeteria, Rakamashia Rogotoria, Reverenteria Regeteria, Rakamashia Rogotoria, Reverenteria Regeteria. Oh, Father, we speak your
weight into this young lady. We speak your plans into this young lady. Oh, Father, we release her to be your worshiper. We release her to be your warrior. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I'm excited. I'm very excited. And you guys, you don't seem like you're excited. You know, when the Holy Spirit is around the place, you should have joy. Hallelujah. Hallelujah. Right. So my name is Oliver. I live in UK. Es dzīvoju apvienotajā karalistē vai Anglijā. And I also live in Africa. Un pirms tam, kā jūs saprotat, esmu piedzimts Āfrikā. Dzīvos Āfrikā. Yeah, so I grew up as a Roman Catholic. Un es, jā, piedzimu tādā Oh, the Catholics! Šeit ir katoļi, jā, šeit ir katoļi, jā, ir musē. So yeah, I was born and bred in Roman Catholic. Un tad es uzaugu, tad piedzimu un uzaugu tādā dievbijīgā katoļu ģimenē. And there's nothing wrong about Roman Catholic. Ziniet, tas nav nekas slikts. Būt tādā katoļi. My mom died a Roman Catholic. Mana mamma nomira, esot kā katoliete. But before my mom died, Bet pirms mana mamma nomira, she gave me a prophecy. Viņa pravietoja par manu dzīvi. That God will use me beyond what I was used to in Roman Catholic. Ka Dievs man izmantos vairāk nekā Dievs izmantoja man tajā laikā, kad es biju katolis. But I didn't really believe it. Bet es tam īsti neticēju tajā brīdī. I didn't really know how it is going to come about. Un es vispār nezināju, kā tas viss par notiks. Kā tas projektams vispār var piepildīties. And to be honest, I wasn't bothered. Un faktiski īstenībā man īpaši par neinteresēja tajā brīdī. But at some point, Bet kaut kādā brīdī, kaut kādā laika periodā, I became quite restless in my life. es kļuvu tāds restless, bet kas ir latviski? Nemierīgs, jā, tāds Yeah, whatever I told you. But I had the urge to be baptized, to be immersed in water. Bet manī bija tāda vēlme tikt kristītam pagnēmētam ūdenī, kristītam ūdenī. Because when I was in Roman Catholic, they just sprinkled water on me. Jo tad, kad es biju tur tajā katoļu baznīcā, tur uzpriekšināja man dažās ūdens, tur pils, jā, vai strāpus. So I started to look for churches that do that. Un tad es saku, ka meklēt kaut kāds tāds cits, teiksim, tur, kas to dara tieši, jo nekas veico pagrindēšanu. So I visited a church. Un tad es apciemoju tur vienu draudzi. Like the way I visited you guys today. Un tas apmēram līdzīgi kaut kā šeit, bet atmosfēra tāda paša. And the pastor just said, Un tur mācīgais vietējais pastors teica, we had no plans to baptize people today. mums šodien zināt nav par vietu, kur mēs varētu kristīt cilvēkus. But if there's anyone who wants to be baptized, we want to baptize them. Bet, ja kāds tomēr vēlas tapt kristīts, tad mēs viņu kristīsim tomēr. So I went and got baptized. Un tad es arī tajā dienā esmu man kristīga. And then from that time, Un no tā brīža sākot, my life was transformed. man dzīve tika izmainīta, transformēta. But I know my mom was always praying for me. Bet es zināju, ka mana mamma bija vienmēr lūgusi par manīm. So sometimes in life, Es zināju, un dažreiz dzīvē, when you feel like there's something like pushing you in Christianity, kad tu vari sajusties it kā, tavā, teiksim, kristīgajā dzīvē tevi, tev rodas tāds pamudinājums, tāds. there are people praying for you. Jā, tad tu zini, tu vari saprast, ka cilvēki tevi lūdz. And God is calling you. Un tad saprast, ka Dievs tevi aicina. I'm gonna just cut because it's a long story. Un jā, protams, tas ir garš stāsts, es tagad We can be here all night. Pa gabaliem savādāk mēs tiešām būtu But I'm gonna just be bringing parts where God has really been in my life. Mēs tagad mēģinām uz tā pievērst dažs atsevišķi savu dzīves posmus, kur es tā ļoti spilgti esmu izjūtis Dievu tūmu un spēku savā dzīvē. So after I was baptized in Zimbabwe, Un tad, kad es tajā valstī Zimbabvē kļuvu kristīts, pagrindēts, I migrated to UK. pēc tam es devos, aizbraucu uz apvienotā karalisti, uz Angliju. UK is a place where people work.
People work. They work. They work a lot. They go to work a lot. Apvienotā karaliste ir tā valsts, kur cilvēki daudz strādā. Viņiem daudz darbību atkraušanas. So for us to be able to survive, in UK, lai mēs to gribētu izdzīvot apvienotā karaliste Anglijā, me and my wife, we had to work. Tātad mums bija jāstrādā. Because we had a small child, Jo mums bija mazs bērniņš tajā laikā. we had to share days to work. Mums bija, zināt, jādalās ar tajām dienām, kurām mēs katrs strādājam, lai kurš varētu palikt ar bērniņu. So that left me working every Sunday. Es teiksim, strādāju katru svētdienu. But in the back of my mind, Bet kaut kur savā prātā I knew I have to be doing something in the house of the Lord. es zināju, ka kaut kas tomēr būtu jādara centrēs ar Dievu namā. So I went on holiday. I took my vacational leave, Un tad es reiz biju atvinājumā, and then I joined a church, a local church. un tad es apmeklēju vietējo draudzi. And I started working there, lifting instruments, Es like saku, keyboards ka and tā kalpošana tur kaut ko palīdzēt, tur sakarā ar tiem mūzikas instrumentiem, kaut ko tur palīdzēt viņus sastāvēt. And I felt so precious in what I was doing in the house of the Lord. Un zināt, tas priekš manīm šķita kaut kas ļoti tāds dārgs. Tas, ko es darīju, vienkārši tās lietas šķita ļoti dārgas. So the pastor said to me, "When are you going to continue coming to church?" Un tad mācīts teica, tu turpinās pēc savu atliekam arī apmeklēt baznīcu. I said, yeah, when my holiday is over, I will have to go back to work. I work every Sunday. Jā, mēs viņam teicām, diemžēl, kad mans atlidinājums tagad beigsies tūlītās, man būs jādomās un jāstrādā, jo es katru sēdienu man ir jāstrādā. But I said to the pastor, Bet es teicu mācītājiem, I believe God is going to change my situation. es ticu, ka Dievs izmainīs manu situāciju darbā. And I won't be working every Sunday. Un ka man nebūs katru svētdienu I jāstrādā. went back to my workplace, Un tad es devos atpakaļ uz šo savu darbu vietu, kur es strādāju. and the company approached me, the company that I was working for. Un tad mans biznesa kolēģis, viņš tad tuvies nomēr parunāt. And offered me a deputy manager's job Un viņš piedāvāja kaut kādu citu darbu. and asked me what times did I want to work. Un tad viņš jautāja, kuri man būtu tieši piemērotie laiki, kuros es gribētu strādāt. So I told them I've got a child who goes to school. Un tad es teicu, ka es tur skolu. Yeah, school. Ka Yeah. man tur jāiet uz skolu. So I would like to work after I've dropped my child. Un es gribētu strādāt tajā laikā, kad es pēc tam esmu tur savu bērnu aizved uz skolu. Then I want to finish in time to go and pick my child from school. Un tad es gribu pēc tam arī strādāt un līdz tam laikam, kad ir savus bērns jāpieņem no skolas. And they said that's okay. Un viņš saka, ok, tas viss kārtībā, un mums tas apmierina. So that I started to see God's hand in my life. Nu tad es sāku redzēt, ka Dieva roka ir par manu dzīvi, ka viņš vada. So I rose within the ranks, and I became a manager. Un tā es tur tātad pieaugu, un tur darbā man paaugstinājās, kļuvu kā tāda, vadītāja. Without even going to management school. Nekur neesot ejot un nekādās tur īpašās tur And I was vadības working skolās, for- līderības kursos. I was working for a very big company. Un es jau faktiski strādāju priekš vienas lielas kompānijas. After 2 years in management, Un pēc 2 gadus esot tajā kompānijas vadībā, I told my wife that God wants me to leave this job. es teicu sievai, es jūtu, ka Dievs grib, lai es atstāju šo darbu. He wants me to be flexible. Ka Dievs grib, lai es it kā būtu tāds, kā teikt, es varu būt brīvs tāds, darīt kaut kādas lietas. And I said to him, and he said, what are you going to do? Un tad viņi jautāja, ko tad tu taisies darīt? I said, I'm going to start a company. Yeah, to start my own Un company. tad es sākšu savu pašu kompāniju, firmu. At that point, we had a house that we were paying mortgage. Un tad mums bija māja, ar kuru mums bija jāmaksā, tad kredīts. And my wife said, okay, that's fine. Māsa ieteica, nu labi, ok. So I left my job. Un tā es atstāju savu darbu. And I stayed 6 months without a job, Un faktiski tajā brīdī izrādījās, es biju 6 mēneši bez darba. waiting for my company to actually kick off. Es vēl kaut kāds gaidīju, lai es varētu uzsākt savu kompāniju. Believing and trusting God. Lai es varētu tiešām paļauties un uzticēties Dievam. In actual fact, when I left my job, Un ziniet, tas bija man izaicinājums, kad es pametu atstāju šo darbu. I said, Lord, if in 6 months, if things doesn't work, Un es Dievam teicu, ja nākošos 6 mēnešu laikā lietas nesakārtosies, I'll go back and find work.
Tad es atpakaļ mēģināšu atkal kaut ko darīt strādāt. But before 6 months, I got a big contract. Bet tieši pirms 6 mēnešu tojās beigām es pēkšņi dabūju tādu milzīgu lielu kontraktu. And my company kicked off. Un tā man īstenībā saku savu kompāniju. And eventually my wife left her job. Un pat beigās man sieva, viņa varēja pat atļauties atstāt darbu. And came to work with me. Un viņa tagad strādā kopā manā kompānijā. So that's the main reason why you see me today. Un tas ir galvenais iemesls, kāpēc jūs varat redzēt tagad šeit. Because I've got a company that is generating money in the UK. Jo, teiksim, jā, es nevarētu atstāt, ja mans biznesa apstātos. Because I believed God and I trusted God. Bet es zinu, es ticēju Dievu un es paļāvos uz Dievu. I even went on to start other businesses. I buy houses in UK. Zini, pēc tam man biznesa sastāvdaļiem, ka es Amerikā Anglijā dodarbēs nekustamo īpašumu, sapērku mājas. And I rent them out. Un es izīrēju viņus. So what I did is I attended a workshop. Teiksim tā, es tur tā darbnīca. Where they were teaching people how to invest in property. Tur bija seminārs, kuros viņi mācīja cilvēkiem, kā investēt nekustamā īpašumā. So they said, if you want more information, you have to pay. Un tad viņi saka, ja jūs gribat vairāk informāciju, tad jums ir tālāk ir maksas seminārs. And it was a lot of money that we were supposed to pay. Un tur diezgan liels naudas summas, kur būtu bijis jāsamaksā. But I felt God was saying to me, pay the money. Bet es tomēr sajūtu, ok, labi, tu samaksā par naudu, es sajūtu, ka Dievs tās. So when they say, those who want to go further with this training, stand up and come and pay the money. Un tad viņi pateica, ja, tie, kas tur apmācības, tie instruktori, tie, kas tomēr grib ieliekšā vairāk augstākā līmenī, tad jums ir jāsamaksā tā konkrētā summa, un tad jūs varēsiet tālākā līmenī. One lady pulled me and said, are you crazy? Tad viens sieviete man centās atrunāt, tu ko traks esi, vai kā maksā tādu summu? But me, I knew I wasn't crazy. Bet es zināju, nē, tas bija no Dieva, kas because I believed God had spoken to me. Jo es ticēju, ka Dievs ir man uzrunājis un mudināja man uz to. So I went and paid my money. Un tad es aizgāju, samaksāju to, ko prasīto summu. And I went into real estate. Un tad es sāku darboties šajā nekustamā īpašuma jomā. Mind you, I am a foreigner in the UK. Un zināt, es esmu svešinieks apvienotajā karalistē, jūs saprotat. Isn't God good? Vai Dievs nav labs? Amen. Isn't God good? Vai Dievs nav labs? I'm talking of investing in a foreign country. Ziniet, es investēju tādā, kā saka, citā valstī, tā nav man dzimtā valsts, bet es investēju tajā valstī. But all these things, they come when we believe and we trust in the God that we serve. Viss tās lietas, tā, kad mēs ticam, paļaujamies, uzticamies Dievam, tam, kuram mēs ticam. There is no point for you to say you are a Christian if you don't believe in the God that you say you are serving. Jā, ziniet, mums nav īpaši tādi, kā teikt, tiesības sevi dēļ par kristiešiem, ja mēs neusticamies tam Dievam, kuram mēs kalpojam. Like God gave me a word here about the people that stood up. God gave me the word about the people that stood up. But if I don't believe God, the God that I serve, I wouldn't have the confidence to call out. I wouldn't have the confidence to stand here and say what I say. But because I believe, I trust. Those who sang here, they sang something like, God doesn't change. He's the same yesterday, today, and tomorrow. He's the same yesterday, today, and tomorrow. When you read your Bible, the pages of the Bible should come alive in your life. So, even before I went into business,
I bought our house, the house that we live in now. Jā, es nopirku māju, nu, tā ir brīdī, tāpat māja, kur mēs tagad dzīvojam. I bought it 2 years when I had actually gone into UK. Es faktiski to nopirku 2 gadus ātrāk, pirms reāli arī sākām dzīvot apvienotajā karalistē. And my visa had 2 years left to expire. Un manai vīzai bija tur 2 gadi, līdz beidzās tas vīzas termiņš. But I went to the bank. Bet es aizgāju, es devos uz banku. And the bank teller said to me, you got money in your account, do you want a house? Un tad viņi jau vienā, jā, tad ir kaut kā nav tavā kontā, vai tu gribi pirkt šo māju? I said, I'm a foreigner, I only have 2 years to live in this country. Es teicu, ka es esmu svešinieeks, man ir vēl 2 gadi atļā līdz vīzas izteikt termiņš. He said, that's okay, you can meet with the mortgage advisor. Viņš teica, ok, nē, nu tur var tur satikties ar to finansu speciālistu, sakarā ar aizdevumiem. I went and told my friends. Un tad es aizgāju pie no saviem draugiem. And they said, are you crazy? Un tad es draugi teicu, tu ko, tu esi trauks? Why did you buy that house and they chuck you out of the country? Kāpēc tev tur jānopērk tagad māju, tad tu tās izdīs ārā šī But then God spoke to me. Bet tad Dievs uzrunāja mani. And say, close your ears to the negative word. Viņš Dievs teica, tu aizver savus acis visu šīm negatīvām runām, vienkārši, tās tev neietekmē. And I went and I got a mortgage. Un tad es aizgāju, dabūju tā aizdevumu. With a visa that has got 2 years to live in UK. Man viss termiņš 2 gadi vienkārši, kad bija jāpamērš Angliju. Isn't God good? Vai Dievs vēl labs? Amen. Can I have a powerful amen? So, brothers and sisters, Brāļi, māsas, I'm not here to show off, es esmu šeit, lai kā izrādītos jūs priekšā, but I'm here to encourage bet you. es esmu šeit, lai iedrošinātu jūs. I'm here to encourage Es esmu you šeit, lai iedrošinātu jūs, that the God we serve ka tāds ir mūsu Dievs, kuram mēs kalpojam, is a mighty God. ka mūsu Dievs ir visvarens Dievs. But don't allow doubt Bet neatļauj šaubām, to cheat you lai šaubas tevi pieviltu from the piemānītu blessings un atturētu tevi no Dieva svētībām, that God has already given you. kurus Dievs jau faktiski tevi ir jau devis. God has already blessed you. Dievs jau ir svētījis tevi. The Bible says that when you seek the kingdom, Kā bija rakstīts, tad, kad mēs meklējam valstību, everything Dieva else will valstību, follow you. tad viss pārējās lietas mums tiks pieliktas, ja? I believe that. Es ticu tam, es ticu šā raksturvietā. I walk Es ticu in apsvērumam. that. Un es vienkārši tur, kā teikt, darbojos tajā. I walk in that. Es vienkārši esmu to satvēris. Amen. Hallelujah. Amen. So in short, Tu tā īsumā, what is my testimony? tā ir man liecība. How God has lifted me up Kā Dievs ir pacēlis in mani. a foreign land. Tu, kā teikt, svešā zemē. Anglijā. And how God has brought me here. Un tad vēl, kā Dievs man tagad atvērt šeit. The only black man in this place. Vienīgais tumšādānais cilvēks šajā telpā, šajā apgabā. So believe in the God that we serve. Ticiet Dievam, uztic Dievam, kuram mēs kalpojam. Yeah. If God is calling you Ja today, Dievs viņš aicina tev šodien, trust in Him. uzticies viņam. You know, the Bible says some trust in horses, Bija rakstīts, cik tur tic uz zirgiem, some trust in tic uz kaujas ratiem, but we trust in the name of the Lord. Bet mēs ticam Dieva We vārdu. trust in the name of the Lord. Mēs Dieva vārdu, tas ir apsolījumi. We trust in the name of the Lord. Mēs Dieva vārdam un viņa apsolījumiem. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much. Today, Oliver, you trust in him. Today, Oliver made me laugh because Viņš no man nevar izrasīt lietas. he's a real businessman. Viņš tiešām reāls biznesmenis. And we were sat in the cafe, Tā kā mēs tur šodien bijām kafejnīcā, sēdējām. and he had these trucks with trackers on them Un viņam tur bija in Africa. traktāti, ko viņš pēc tam tur sūta Āfrikā. Viņam ir tur mašīnas kaut kādas kompānijas, kas ir darbības Āfrika. And he was sat in a cafe in Latvia Un viņš sēž kafejnīcā Latvijā. buying fuel in South Africa. Buying fuel, petrol. Ka viņš tajā pašā brīdī vienkārši pārdod benzīnu Dienvidāfrikā. It's very surreal. Tas ir to internetā, es saprotu, vienkārši notiek. The first time I heard the gospel of Jesus Christ, Pirmo reizi, kad es savā dzīvē dzirdēju evaņģēliju par Jēzu Kristu, I thought this was es domāju, crazy. ka tas bija traki. Tas ir pat traki. You know, how can Es domāju, kā gan var? the God who is man
Dievs, kurš ir cilvēks, who once sacrificed for our sin kā viņš var tur upurēt sevi par mūsu grēkiem 2,000 years ago, 2000 gadus atpakaļ. that is ridiculous, Tas right? ir muļķīgi. That was Tā my ir thought. tā bija man tā brīža saprata. My younger brother got Cilvēks religious. brālis, viņš bija tāds vairāk reliģiozāks. He told me that he was going to heaven because he put his faith in Jesus Christ. Viņš teica, ka es eju uz debesīm, tāpēc, ka es esmu pilnībā paļaujies uz Jēzus Kristu. And he told me he's going to heaven, Viņš saka, es eju uz debesīm. and he told me I'm going to hell. Viņš saka, tu, Džon, tu esi uz ēlu. But I felt very challenged by the faith of these young people. Un ziniet, man šī man brāļa, jaunākā brāļa ticība man bija ļoti izaicinoša. How can they be sure about this? Kā viņš var būt par to tā pārliecināts? I was brought up religious. You know, everybody went to church when I was a child. Ziniet, tad, kad es biju uzaugusi, biju jauns puisis, jauns bērns, un visi gāja baznīcā tajā laikā. I was in the Anglican church. It's Es biju Anglikāņu it's baznīcā. like Catholic. It's the Tie same tāpat kā really. katoļu baznīca. I don't think people really believed actually, but everybody went to Es church. domāju, ka tur ne visi vispār ticēja kaut kam, bet visi vienkārši tur bija tāds sistēma, ka visi gāja uz baznīcu. But I was challenged by these people, and Bet tas cilvēks man reāli I izaicināja. went along to some of their meetings. And I Tas made bija man fun. izaicinājums, un es aizgāju uz vienkārši uz tām dažādām tur tām sapulcēm, kuras man aicināja vienkārši, lai, kā saka, tur papriecātos, lai vienkārši parēktu. But one day I went to a meeting, a prayer meeting in a home, Tad vienreiz aizgāju uz lūkšanas sapulci, kur bija vienā mājā, and the presence of Jesus came into that un room. tajā brīdī tur ienāca iekšā tāda Jēzus klātbūtne. I knew Es zināju, that Jesus is alive. ka Jēzus ir reāls no kopš tā brīža. I knew that his Es presence was zināju, real. ka viņa pāns ir reāls, ka viņa vārds ir reāls. I was at the Christian festival last July, Pagājušajā gada jūlijā es biju uz tāda kristiešu mūzikas festivāls, and I met an Iranian man. un es satiku vienu cilvēku, viņš bija no Irānas, I said, "How long have you been a Christian?" un es viņam jautāju, cik ilgi tu esi kristietis? And he said, 2 months. Viņš teica 2 mēnešus. I said, "Why are you a Christian?" Es teicu, viņam jautāju, kāpēc tu esi kristietis? It's the presence. It's because Jesus is alive. Viņš teica, tāpēc, ka šīs klātbūtnes, Dieva klātbūtnes, es piedzīvoju, ka Jēzus ir reāls manā And I dzīvē. thought, yeah, that's why I'm a Christian. Un es domāju, jā, tas ir tieši tas pats iemesls, kāpēc es esmu kļuvis par kristieti. Now, at this point, I knew Un Jesus tajā was brīdī real. es zināju, ka Jēzus ir I reāls. knew it. I Es knew it. vienkārši zināju, ka es zināju. Now, a few weeks later, Un pēc vairākām nedēļām, I was thinking about this. kad es pārdomāju to, And I thought, well, I'm a bit embarrassed about this. un es biju tā, tagad nedaudz tā par to, kā saka, I don't know how noraizējies, jā. But I was chasing the girls. Jā, un zināt, man patīk meitenes vienkārši. Mēs tur, kā teikt, jā. I was 18 with hormones. Man bija 18 gadi. And I thought, no, I can't act like this. Es domāju, es taču nevaru tā rīkoties. If Jesus is real, I've got to follow him. Ja Jēzus tev reāls, tad taču viņam ir jāseko. So I said in my heart, I remember what I was writing. I said, Jesus, I believe you're real. Es teicu, jā, tad kā es teicu, es ticu, ka tu esi reāls, I'm going to try and follow you, un es mēģināšu tev sekot. but I'm going to fail. But I'll try. Bet es zinu, ka es noteikti kritīšu vienkārši, bet es vismaz mēģināšu. And a promise popped into my heart. Un ziniet, tas ir kā tas apsolījums, viņš ir kā tā, viņš tā iekrita manā sirdī. He said, I'm going to give you a wife. Un Dievs teica, es tev došu sievu. And I said to some friends about this. And Un es Christian friends. padalījos ar to dažiem kristiešu draugiem. And they said to me, you don't want to get too spiritual about this. Viņš es tu nekļūst pārāk garīgs par tādām lietām. But a few weeks later, I was Dažām nedēļām, this was at university. tas bija universitātē notikās. I was passing a bus stop. Un tad es tur gāju vienā veikalām garām, autobusu pieturējos. I was on my way to chase after another girl. Un es biju ceļā, lai jūtos, ka pakaļ kādiem brūcim. See, my promise hadn't lasted very long. Un tad tas apsolījums sapratu īpaši nedarbojas ilgi. But I was introduced to this young girl. Un tad man iepazīst ar nevienu jaunu meiteni. And I thought, wow. Wow. And that evening, I discovered she was a believer in Jesus Christ. Un tajā pašā vakarā es sapratu, ka viņi ir arī, viņi tic Jēzum Kristum, viņi ir kristieti. And so within 2 days, Un tad 2 dienu laikā I asked her to marry me. es lūdzu viņas roku. I was 18, she was turned 19. Man bija 18, tūkās man palika 19 gadi. You know, I felt madly in love. Un es vienkārši neprātīgi. That was 44 years ago. Tas bija 44 gadus atpakaļ tagad.
Tas arī ilgs. I knew that God had promised. Bet es zināju, ka Dievs to apsolījis. But you know, it says in the Bible, if you confess Jesus as Lord, Bet ir rakstīts, and ja tu believe, apliecini Jēzus Kristus ar savu muti kā kungu un tici savā sirdī, then you're saved. jā, tad es galds, jā. And you see, I believed, Es ticēju, I did confess, es apliecināju, but I really didn't know that last bit. I really belonged to Jesus. bet man tā pēdējā laikā pietrūka tās ticības. Es nevarēju tiešām piederēt Jēzum. And some friends, some crazy friends, Un, zini, man tur bija tā daudz, diezgan traki, tad I thought they were nuts. es domāju, ka viņi tur tādi muļķīgi. But they asked me along to a meeting. Bet viņi man jautāja, lai es satāptos viņu sapulci. And this man was speaking, he was a top scientist. Un viens cilvēks, kas runāja, viņš bija augstākā līmeņa zinātnieks. He gave his testimony. Un viņš tad tajā sapulcē dalījās ar savu liecību. And then he said, please bow your heads. Un tad viņš teica, lūdzu, nolieciet savas galvas. And if you want to follow Jesus for the first time, Un ja jūs pirmo reizi savā dzīvē pieņemat šo lēmumu, gribat sekot Jēzum, uzticēties un sekot viņam, raise your eyes. tad vienkārši atveriet savas acis. And I thought, no, I confess Jesus as Lord. I believe in my heart. Es kā apliecinies savu kungu, es kā ticu viņam, ka viņš ir kungs. I'm a Christian. Es taču esmu kristietis. I believe. Es ticu. But then he said, Tad viņš teica, if you want a closer walk with Jesus, ja tu gribi, lai tev būtu tuvāks attiecības, arī es tuvas, tāda sadraudzība, raise your eyes. tad atver savas acis. And I thought, I really like that. Un es domāju, jā, tas man tiešām patiktu. But I'm not going to do that. Bet es taču to nedarīšu. You know, I'm English. Es taču esmu Well, I'm anglis. really Welsh. Jā, īstenībā esmu Velsietis. But we don't show emotion. Bet, zināt, Velsā mēs par Anglijā neizrādām īpašās You know, emocijas. my father he used to say, all the best, John. Viņš ir viss kārtībā. All the best. Visu None of this. Nebija tā, kā saka, kā mēs We don't show what's in our hearts. Mēs neizrādām savas sirds jūtas. But I thought, I really like this. Bet es domāju, man tas patīk. But I'm not going to do Bet this. es to nedarīšu. And then I thought, Un tad es domāju, why not? kāpēc gan negalu galā? So I raised my eyes. Tas atvēra savas acis. And he didn't see me. Un viņš man neredzēja. So Man atvēra tās we acis. started singing a little song. Un tad tur mēs sākām dziedāt nelielu dziesmu. But suddenly, Un tad pēkšņi the power and the presence of the Holy Dieva Spirit spēks un svētā gara tūms overwhelmed me. pārņēma mani. I might know that I might have been a sinner. Ziniet, I might have not been a great person. jā, es esmu bijis grēcinieks, es neesmu bijis nekāds īpašs bišķis cilvēks. But God loves me. Dievs mīl mani. Tā bija pilnīgā, absolūtā pārliecība tajā brīdī. I know Armand. It's the same thing when the Holy Spirit Tas ir comes into kaut your kāds līdzīgs life. liecība, kad Svētais, kas ienāk tavā dzīvē. You know. Tu zini, ka tu zini. It's not. I don't understand really about heaven and hell and all those things. Ziniet, es pat arī līdz brīdim līdz vēl neizprotu, teiksim, kaut kāds netiks par debesīm un ēlu un kas un kā tur notiks. What I know is that God Bet loves to, me. ko es zinu, ir viena lieta, ko es zinu 100%, ka Dievs man mīl. And I know it's crazy. Un es zinu, ka tas ir šķis traki. Can you imagine how many people Ir are in the world? Cik daudz cilvēku šeit pasaulē. I often look, Un kas skatās, but you know, each of us, bet katrs no mums, kas mēs esam dažādāk, katrs mēs esam mīlēti. my little granddaughter was singing, Ziniet, God knows me. He Man- knows man- every man- word before I speak it. Dievs, viņš man zina, viņš zina mans sirdi, viņš zina vienalga, kur es esmu. Can you imagine that? Var iedomāties to. Our life's gone just like that. Ka mūsu dzīve paiet tā kā zālē, vai ne? Viņa Dievu novīst. But God calls us to have eternal life. Bet Dievs, viņš aicina mūs, ka mēs varam iegūt mūžīgo dzīvību kopā ar viņu. Have you never received Jesus Christ? Have you ever received Jesus Jā, Christ? vai jūs esat kādreiz pieņemuši Jēzus Kristus savu kungu? Because if you say, Ja Jesus, come into my jūs life, sakat Jēzus, un jūs I domājat, really believe you died for me. ka Dievs ienāca manā sirdī, es patiešām ticu, ka tu esi miris, He par maniem grēkiem, tu esi man devis mūžīgu dzīvību. He gives you not just, he Tajā gives you the brīdī right. Viņš ne tikai dod tev mūžīgu dzīvību, viņš jau dod tev tiesības, vai viņš dod tev, tiesības. To be the children of God, to know you're a child. Saukt sevi par Dieva bērnu. That's amazing. Un tas ir vienkārši apbrīnojami, ja tu tā iedomājies varenais Dievs. I joke. I say, when I was young, I knew everything. Es jaucu, es zināju visu.
And then I got to realize I didn't know everything. Un tad es sapratu, ka es saskāpju I vecās knew apkārt, es tomēr visu nothing. nezinu. I got to know Beigās nothing. es vispār neko nezinu. And now I'm older, I know even less. Un tagad es domāju, es pat zinu vēl mazāk nekā es domāju, ka es zinu. But what I do know, Bet ko es tiešām zinu, viena lieta, God loves me. ka Dievs man mīl. When I was, I just one little story. Just Jā, viens mazs stāsts. I went to Canada, Es biju reiz Kanādā, and I got up and I was praying in the morning, un es tur lūdzu no rīta Dievu. and I was saying, Jesus, thank you that you love me. Un es teicu, Dievs, Jēzus, es tev pateicos, ka tu man mīli. Jesus, Jēzus, thank you that you love me. pateicos, ka tu man mīli. And I prayed this for half an hour, I Un think. es lūdzu šo lūkšanu, tā kā skandināju to pusstundu. And I went to a church in the evening, Un tad es vakarā tur aizgāju uz vietējā draudzi. and they at the end they said, do you want to come for Un tad prayer? sapulces beigās tur bija tāds aicinājums, izskanēja no priekšā, vai jūs gribat nākt priekšā. And as I walked up to the pastor, Un tad tur bija jāiziet pie tā vietējā draudzes mācītāja. I felt the Holy Spirit fall on me. Un tad, kad es izgāju, šķiet, ka Svētais Gars viņš nonāk uz manis. And he said, John from London, Viņš ir Džons no Londonas. God loves you Dievs so mīl much. tevi tik ļoti. Do you know that But- God loves you Vai tu so zini, much? vai tev ir šī pārliecība, ka Dievs mīl tevi tik ļoti? You know, I'm excited. Ziniet, un es esmu vienkārši sajūsmināts. It's a very simple thing. If you've Tas never ir received Christ, ļoti vienkārši lieta, jo tu nekad neesi iepazīstināts ar Kristu personīgi. it's a very strange thing to Tā acknowledge your likties, need. tā var likties ir kā tāda dīvaina tāda lieta, bet tev iekšā ir šī vajadzība. You know, acknowledge your need of Him. Un tu ar šo vajadzību savus, kā teikt, ilgas pēc viņa atklāt viņam to. I'm still a sinner. I'm not perfect. Jā, jo, protams, jo saprot, ka mēs, Džons, visi mēs esam grēcinieki, mēs neesam perfekti. But the case you come to Him, you believe that Jesus, the man who is God, died for you. Tad, kad tu nāc pie Jēzus, tev ir pāris lietas, kas tev jādara, vienkārši lietas, tev jātic, ka Jēzus viņš mīl par tevi, mīla par tevi. But even that's not enough. Bet pat tas nav vēl pietiekoši. The devil knows that. Un arī valsts to zina. The devil believes in Jesus. Un valsts tic, ka Jēzus un Kristum, ne? But you have to say, Jesus, Tad come into my jāsaka, life. Jēzus ienāc manā sirdī. I want you to be the Lord of my Es life. gribu, lai tu kļūtu mans dzīves kapteinis, mans dzīves kungs, vadītājs. And you know, that's a miracle. Un ziniet, tas ir tad, kad notiekās galvenais brīnums. It's not logical. Ziniet, brīnums vēlāk, kas nav, kad notiekās. Tas ir kā pat neloģisks skan. So I ask you just bow your head now. Un es palūdzu, lai Please. jūs, mēs te visi kopā noliksim savus galvas, And I say, God, I need you. Un vienkārši to var pateikt, Dievs, tu man esi vajadzīgs. I believe, Jesus, you died for me. Es ticu, Jēzus, ka tu nomiri par maniem grēkiem. And I ask you, Jesus, be my Lord. Un es lūdzu tev, Jēzus, kļūsti mans dzīves kungs. Come into my life. Ienāc manā dzīvē. If that's the desire of your heart, Un ja tā ir šis tavs sirds patiesa vēlme, and you really mean that in your, un tu patiesi to šo lūkšanu saki no savas sirds, un tu domā to, ieliec iekšā lūkšanā visu savu sirdi. and you really want to ask Jesus to come into your life for the Un first time, tu patiesi vēlies, lai Jēzus pirmo reizi tieši tagad šajā brīdī ienāk tavā dzīvē. just simply to show your hand. Tad es vienkārši gribu That's a means, uz smieklus tavu that's a roku. little means of confession. That, Vienkārši tā ir, ka nedaudz kā šis apliecinājums vienkārši that savā I ziņā. receive you, Jesus. Kad jā, es pieņemšu tev Jēzu, un es nepārdos tā tev apliecināt, ka es esmu pieņēmis vienkārši šajā brīdī tagad, ja tu esi izdarījis to pirmo reizi savā dzīvē. Nebaidies droši pacelt savas rokas, zīmes un nolaist arī, protams. And I know all of us, Es zinu, ka Olivers, all of us, All of us. we would hold up our hands and say, we all want a closer walk with Jesus. jā, zināt, mēs visi gribam, lai mums būtu tāda, nu, kā teikt, tuvāk staigāšana kopā ar Jēzu. Just raise your hand. Tad mēs varam arī vēl pacelt savu roku. Jūs gribat tuvāk, jūs gribat kā, nu, ka nevienu tā kā tāda distancīta tiek ievērot, jā, bet jūs gribat tuvāk sekot Jēzum, ne? Amen, jā, jūs varat droši pacelt savas rokas, kaut kādā brīdis, jā. You know, we all really Jā, do. mēs But, to visi saprotam. but you know, if you want to be, if you've never really experienced the infilling power of the Holy Spirit, Bet ja tu vēl arī, cilvēki, kur nekad savu dzīvi jūs esat piedzīvojuši tādu reāli Dieva svētā spēka pieskārienu. you know, we would love to pray with you. Zināt, mēs labprāt aizlūgtu par jums. It's an amazing thing. Zināt, tā ir vienkārši
Fantastiska lieta, apbrīnojama lieta. But, you know, that Holy Spirit is just so... Kad Svētais Gars, viņš ir tik patiess un reāls. Reāls tikai mūsu alpat. I don't understand much. I don't understand the Holy Spirit. Es varbūt daudz ko nesaprotu no Svētā Gara. I work out all sorts of theology, but I know the Holy Spirit is real. Es, protams, zinu, jā, ir dažādi veidi teoloģija eksistē, bet es vienas lietas zinu, ka Svētais Gars viņš ir reāla persona. And I know that Jesus is a healer. Un es zinu, ka ja es esmu dziedātājs, viņš dzied šodien. Es esmu piedzīvojis milzīgi reizi savā dzīvē, viņš arī šodien dzied. When I first went to Russia, Tad, kad es pirmo reizi devos uz Krieviju, tas bija, san? it changed my life. Ziniet, tas brauciens, šis brauciens izmainīja visu manu dzīvi pēc tam. I was praying for a lot of people. Es lūdzu par daudziem cilvēkiem. And they were saying they were healed of this and that pain is gone. Un viņi teica, jā, es esmu tik dziedāts, un man sāpes aizgāja no pleciem, kur tu vēl no ķermeņa daļām. And I thought these are simple people. Un es domāju, tie taču, viņi ir vienkārši cilvēki. There's psychology going on here. Kā tur var būt psiholoģija? And then one day I prayed for a young man Un tad vienu dienu es lūdzu par vienu jaunu cilvēku, who had thick glasses and couldn't see very well. kuram bija tāds ļoti biezs brilles, viņš vispār nevarēja līdz redzēt. And I said, did you feel anything? And he said, oh, I felt some warmth. Un tad, kad es teicu lūkšanas laikā, es teicu, vai tu kaut ko sajūti? Viņš teica, jā, es sajūtu tāds siltumu. I thought maybe God can heal gradually. Un es domāju, varbūt tas Dievs tev var pakāpeniski dziedināt. And that same day, hours later, I was in a big meeting. Un tad tu pašā tajā vēlāk bija liela sapulce. And I didn't want to speak. Un es pat negribēju uzrunāt cilvēkus. And God said to me, John, I want to show you how much I've been using you. Un Dievs teica, es tev gribu parādīt, John, kā es tev varu izmantot, kā es tev varu, cik daudz, kā lielā mērā es varu izmantot. But this young man got up. Un tad tas jaunais cilvēks pēc I only just recognized it. Es tikko atskatu, ka tas ir viņš. And he said, somebody. He Viņš couldn't see me. Viņš nevarēja man redzēt. Somebody pray for me. Viņš teica, lūdzu par manīm, un es tagad varu redzēt. And I thought, wow, maybe these people were telling me the truth. Es domāju, tas pēc cilvēks nesaka patiesību. And around that time, God used me so much. Un zināt, tajā laikā Dievs beigās saka, man izmantot ļoti dažādos spēcīgos veidos. I just one my favorite French story. Un ir man tā favorītā mīļākais stāsts. It's a long time ago. Tas ir notikās ilgu laiku atpakaļ jau. I was a consultant at this company. Un es biju konsultants vienā tādā kompānijā. And I was telling them about this. Un es stāstīju viņiem par to. And there's an atheist who tur bija viens ateists. Called me a liar. Viņš sauc, tu esi melis. Viņš nosauc man par meli. And there was one girl. She was a nominal Roman Catholic from India. Viņa bija tāda no Indijas, tāda normāla parasta katoliete. And in front of everybody in the office, he said, "John, will you pray for me?" Un tad viņa tur visu ofisu priekšā, tur bija daudz cilvēku mūsu ofisu. John, vai tu aizlūgt arī par mani? And she'd lost her taste to radiotherapy. And she told us never going to return. Jā, tur ārsti bija teikuši, viņi bija izgājuši ķīmisko terapiju, un viņi bija zaudējuši to garšas tautu sajūtu, es saprotu, ja? So I prayed for her there in the office. Un es lūdzu tur pat tās office telpās, lūdzu par šo sievieti. And she was totally, utterly healed. Her Un taste bija was pilnīga, viss tās sajūtas, viņai garšas un maņas atjaunojās. She went back to her consultant, and he was amazed. Un viņa aizgāja pie tā konsultanta, pie tā ateista, tas bija izbrīnām. I used to go to the Christian Union there, and the head of the Christian Union is a Catholic. Mēs tur gājām uz tādu kristiešu, kas saka, apvienības, ārvienības sapulci, ja? Un tur bija galvenais, tur bija tāds, viņš bija katoliks draudzes. And I said, do you believe that Jesus heals? Un es jautāju, vai tu tici, ka Jēzus dziedina? But he said, I didn't, but I'm beginning to believe. Viņš es neticēju, bet tagad es sāku ticēt. But I don't know why. I don't understand. I struggle with a whole issue of healing, right? Ziniet, es agrāk ļoti, man bija tāda sveša lieta, vai pat tāda lieta, kas likās tāda neīsta, falša, kā šagad to tā kā cīnījos, tā kā mēģināju to pārvarēt, bet, jā. But I've seen enough that I know that God Bet es redzēju pietiekoši daudz, lai zinātu, ka can do not what's possible with Dievs man. var darīt to, kas cilvēkam vispār neiespējams. And I praise the Lord. Un es daudz beidz lūgt. If you want tu gribi, lai es par tevi aizlūgtu, ja ir kaut kāds izaicinājums, tad if you want to experience the power of the ja Holy tu Spirit gribi in your piedzīvot life, svētā gara spēku savā dzīvē,
we would love to pray with you. Tad mēs labāk par tevi aizlūgties. We don't worship a God who's a fairy. Mēs nepilūdzam Dievu, kas ar no kaut kādā pasakām nācis. Mums ir reāls dzīves Dievs. Thank you for the joy of speaking. Paldies par to, ko uzklausījāt vienkārši arī. Amen. Halleluja. Amen. Mums ir brīnišķīgs vakars. Jā, mēs gribam noteikti ar cilvēkiem, kuriem ir jebkuras vajadzības, pat ja arī kaut kādas fundamentālās vajadzības. Es pieņemu, ka šeit ir cilvēki arī, kuri vēl tas ir depresija savā dzīvē, jo tas esat kaut kur pazaudējuši savu dzīves jēgu. Dievs arī gribas jums pieskatīt, jūs atgūt šo jēgu. Jēgu kalpo Dievai, jēgu vispār dzīvot, jēgu dzīvot tādu mētiecīgu dzīvi. Tad šitas ir arī jūsu vakars vienkārši arī, ja? Tāpat jums ir problēmas ģimenē, kaut kādās attiecībās, jums ir problēmas ar jūsu sievu vai vīru, iespējams, ka jūs esat nepiedošani jūsu dzīvē. Arī Dievs ir dziedot no šitādām lietām vienkārši arī, ja? Jo nepiedošana ir tā, kas, kā viņš ir kā stāvs, kas jūs sagrauj vienkārši priekšnos, ja? Kā rūkt sakni, ja? Un bija praktiski, mums ir jāpiedod, ja? Un to nevar izdarīt, bet parasti tas ir kaut kāds tuvs cilvēks, kurām ir īpaši grūti izdarīt. Un tagad lūkšanā mēs gribam sadalt to, un mēs ticam, Dievs mums dos brīvību. Tur, kur sapēc, ka tur ir brīvība, un šeit ir Dieva klātbūtne, vienkārši būtīgi Dieva klātbūtne izdarīt. Priekšā mēs skatīsim ļoti spēcīgi jūtam, bet tas pat atliks no mūsu jūtām vienkārši arī, ne? Mēs runājam šos vārdus, un Dievs ir tas, kas darbojās. Tā kā, jā, jūs varat nedaudz uzspēlēt, un ja cilvēki, kas grib aizlūgt, jā, un tad mēs esam gatavi, mēs esam aizlūgt, ja jūs gribat par visām šīm lietām, pat ir kaut kāda lieta, teiksim, mums saka, nevar būt bērni, ne, jums ir tāda situācija, ka nevar būt bērni, jūs tur var dot, Dievs ir parveids cilvēki. Jā. Vienalga kaut kāda lieta, vienalga kaut kāda atkarība, vai tā būtu narkotikas, vai tā būtu varbūt tās pornogrāfija, vai tās daudz, vairāk padzīties, bet tad Dievs to tā grib atbrīvot vienkārši lietas, kas tev nomocina. Jā. Dator, jā, jebkur, dator, mobilē, viss, kas aizliek jūsu laiku, kas teikts, būtu jūs alga, Dievs var atbrīvot. Dievs var atbrīvot. Jā, varbūt pārliecība par glābšanu, es zinu, kāpēc viņam būtu dzīvība. Arī, jā, tieši tā, jo jūs vēl nesat pilnīgi pārliecināts, kad jūs esat glābts, ka jūs vārds, kas ir, teiksim tā, ja šodien atnāk Jēzus šajā vakarā, Jesus would come tonight. Ja šodien atnāk Jēzus, jūs zināt, kur jūs būtu? Ja jūs nezināt, tad tas tavs 100% pārliecība. Ja tā man bija, kad es tajā brīdī stīk jūrā, kad es sev tā brīva mīlestību, es zināju, es nospēkšu, ka es būtu debesīs. Tādā pašā pārliecība mums ir jābūt katram vienam no mums vienkārši. Ja jūs ejat bojā šodien, un Dievs uzskatīt, jo, nedod Dievs, jā, bet tad mēs zinām, kur mēs esam. Musulmaņi tā nezinu, bet kristieši īsti, mums tas ir jāatzīst. Savu simtzīgai drošībai par to, un Dievs grib dot mums šobrīd šo, arī sāciet priekšā, ja jūs varbūt nāciet, kam nav pārliecība, nevis piespiedu nāciet, bet kam nav pārliecība, mūžīgo dzīvību, ka Dievs tev ir glābt, tev jāzina, bet Dievs uzrakstīja vārdu nomet par tevi, un to šodien viņš pieņem. Šodien to viņš pieņem. Jo nav tas spiediens nekāds, bet iespēja. Jo rītdiena kā nepieder, rītdiena kā nepieder. Dievs jau darbojas, nevis sajūtās. Sajūtas mēs paši varam darbojas.